var draugi pateikt, Reinis Nikišs ir sarunājis, ka Biķerniekos vēl pirms rallija krosa trases sagatavošanas mēs tiekam iekšā. Bet droši vien, ka mums nesanāks izbraukt pa pašu rallija krosa trasi, jo grunts sadaļa vēl... Tevi atrasties vispār priekšējā sēdekli jau ir, un Biķerniekos tas jau ir jau bīstami. Mūsu dēļ noslēgs trases posmu 2 punktos, lai kāds gadījuma Šumakers mūs nepatraucē. Jā, un tur arī kur cilvēki ar ratiņiem iestaigāt un vispār skriet treniņus, tā kā ziemā es pats drošāk būs, un ziemā es pats nāku tu slēpot, tā kā... Tu Rīgā tagad dzīvo, ja? Es visur, es Jelgavā mācos, tur arī dzīvoju Rīgā, dzīvoju Jēkabpilī, un kur vajag, tur es esmu, jā. Tā, cik ikdienā, kad nav treniņu, kas tev ceļ to adrenalīnu? Tev vajag to aizkuņu dziedzeru pakairināt ikdienā? Man jau sanāk tāpatās kaut kur ar šito aparātu paņemt vai kādu startiņu vai kaut kur tā, kas lapis ielas, un neviena apkārt pilnīgi nav, tad es netaisu tādas lielas bleņas, bet ļoti reti, kad gribās, tad kaut kas sanāk netīšām. Tagad mēs šobrīd braucam par rallycross trasi, kā viņi ies. Bet tad šito asfaltu nemainīs, jā? Nē, pagaidām nemainīs. Un otrā pusē ir viss samainīt. Tad mums būs arī kreisais līkums. Šitas būs posmā, jā? Šitas būs posmā, jā, rallycrossā iekšā. Kā viņš jūs valodā saucās šitām leņķi? Mums nav leņķi, jo man neviens nesaka ceļu priekšā. Bet rallijā tas ir atkal tā, kuram ir tā stenogramma pierakstīta. Te vēl joprojām ies trase. Un tad, lūk, šeit, kur griežas apkārt, tad trase ieies pa kreisi iekšā mežā. Un te pa kreisi ies iekšā mežā. Šitajā mežā būs trase, jā. Šitajā mežā? Jā. Opā. Viņi kaut ko vēl raks cauri, jā? Tur raks visu, jā. ABS dačiku paņēmu not, jo man bija autoservisā, un tad viņš salika atpakaļ, un es labi kā atcerējos. Tev ABS šeit nedara, jā? Ai, jops tādēļ! Labi! Līdz ko tu no ātrumas attīsties, ko parasti savās skatās bremzēm klāt? Bremzēm skarās, bet tāda lielākā kļūda, jā. Un ļoti bieži visādās situācijās ir arī riskantās nospiež bremzes un gaida. Īstenībā tajā pat laikā vēl ļoti daudz ko cilvēks var izdarīt. Sabremzēties, izstūrēt un novērst to avārijas situāciju. Redzi, kā ir izstāstā asfalts apakšā. Un te arī jau nesanāk smuki iemet. Pret sniegu atkal baigi bremzējās. Nebija labi? Jā.